un naski piecētās. Bērniņi, degunteļus cieši viens otram piespieduši, vēl stāvi gulēji. Viņi pamet skatu apkārt. Šaurība, nabadzība glūnēja no katra kakta, lai kā arī Katrīna centās necilo mājokli padarīt jaukāku kaut ar vienkāršu lauku zielu pušķi. Svēns, zilacēnais puisis ar gaišo matu cekulu viņu uz šo tālo ziemeļu malu atvezdams nebija teicis, ka dzīve šī būs tik skarba. Pats aizgājis uz kaimiņiem būdarbos palīdzēt, jo viņam jau pa priekšu gāja viņa zelta roku slava. Pats runāja par lieliem zvejas plāniem, par ledus pagraba būvu. Lai jau sapņo, Katrīna nobūtās, paņem pējas krūzi un lusiņām izslīdē pa durvīm. Apsveidās uz lielā akmens, un viņai pretī pavērās jau vairāku gadu garumā ieraudzīta aina. Vienmēr bija un tā pati, bet alaži pavisam cita, un šīs ainas dēļ te bija vērts dzīvot. Viņa apņēma lakatu ciešāk ar pleciem un skaidri zināja, nāks labāki laiki. Viņa pati un Svens ar savām strādīgām rokām un spīdīgo dabu viņa panāks to, ka šīs nožēlojamās būdas vietā kādreiz slēsies īsta māja. Māja ar baltu verandu, bet pār fjordiem jau atspīdēja zeltaina gaisma, ausa saule. Bija sākusies jauna diena, darbs dzina darbu, bet Katrīna strādāja kā rotaļādamās, un strādājot, viņa vienmēr dziedāja.
kupla, ka pietika i pašiem, i miltus varēja iemainīt pret citām derīgām lietām. Svets, zilacainais puisis ar gaišo matu cekuli izrādījās nevis viens sapņotājs, bet tāds, kas visus savus trakos sapņus mācīja vērst īstenībā. Jau sen aizmirsusies viņa pirmā zvejas laiva. Tagad viņš brauc ar kārtīgu jekti. Katrīnai vienmēr patika burtnīciņā kārtīgā skolnieces rokrakstā pierakstīt visu, kas svarīgs noticis viņu mājas dzīvē. Cik talcinieki piedalījās pirmajā lielajā talkā, kad parādījās pirmā kalpone. Kad uz Trondheimu un Bergenu sāka vest kaltētās un žāvētās zivis. Vēlāko gadu ieraksti jau liecināja par neskaitāmām mucām ar zivju eļu, briežu gaļu un ādām, lapsādām, irbēm, par daudzajiem maisiem ar bezgalu smalkajām un dārgajām gāvu dūnām, kad atvērts viņu veikals. Veikals, zēle un plauka, bet tas bija panākts ar smagu darbu.